Šajā video kopā risināsim matemātikas uzdevumus, kas palīdzēs sagatavoties Rīgas valsts ģimnāzija apvienotiem iestāju pārbaudījumam matemātikā 6. klasē. Apskatīsim iepriekšējo gadu uzdevumu piemērus un soli pa solim iziesim cauri to atrisinājumiem, lai tu ne tikai zinātu pareizo atbildi, bet arī saprastu, kā līdz tai nonākt. Ja gatavojies iestāju pārbaudījumam, šis video ir tieši tev. Sāksim! Uzdevumu risina matemātikas detektīvs Cipars. Šeit es esmu jau ierāmējis tās divas darbības, ar kurām mēs attiecīgi varētu sākt. Tātad šī varētu būt, es šo apzīmēšu kā pirmā darbība, šī būs kā otrā darbība, jo viņas ir neatkarīgas reizināšanas. Un tātad izpildot šīs darbības, pirmkārt, 3,5 reiz mīnus 4, tātad reizinājumā būs mīnuszīme, jo pozitīvs ar negatīvu skaits sareizināts, 3,5 pareizinot ar 4, tātad es iegūstu 22 prātā, 12, 14 un attiecīgi tātad viens cipriņšais komats, jo tās ir desmitaļas, mīnus 14. Mīnus 2 reiz, un es izpildu reizināšanu mīnus 1 reiz 1. Tātad šajā gadījumā es iegūstu negatīvu rezultātu, un 1 reiz 1 ir vieninieks. Tagad, ja ir skaidrs, pildam, tā kā esam apgūši, ja neesam tik pārliecināti, es ierakstīšu iekavāšos skaidrus. Tātad te būs mīnus 14. Mīnus 2 šobrīd tā arī atstāšu, bet iekaviņā es uzrakstīšu mīnus 1 plus, tātad atņemt 6, nozīmē pieskaitot sešiniekam pretējo, tas ir mīnus 6. Tātad, ja pārliecināt nesam, vienmēr varam uzrakstīt, izmantojot pluszīmes. Un tagad vajadzētu būt pavisam skaidram, ka mums ir jāizpild darbība iekavā, mīnus 1 un mīnus 6 saskaitot ir mīnus 7. Un tagad attiecīgi mums ir jāpilda šī reizināšana. Tātad to mīnuszīmi es atstāju tā, kā viņa man ir. Un man ir mīnus 14, mīnus, un es sareizinu 2 ar mīnus 7. Un 2 ar mīnus 7 sareizinot, es iegūstu mīnus 14. Tad, kad mums ir atņemšana, drošības pēc vienmēr iesaku uzrakstīt kā summu. Tātad šajā gadījumā būs mīnus 14, pieskaitu šī skaitļa pretējo, mīnus 14 pretējais ir plus 14. Un tie ir divi pretēji skaitļi, un to summa ir 0. Ja jums ir jau prasmes, darbojoties ar šīm skaitliskajām izteiksmēm, nerakstot summas, tā kā es to daru, droši dariet, bet esiet pārliecinieties, vai tas ir izdarīts pareizi. Paldies, ka skatījies šo video! Ja tev patika, neaizmirst nospiest patīk un abonēt kanālu, lai nepalaistu garām jaunas video.